12. martā seminārs sievietēm, kā atrast to īsto vīrieti, ja, nosacīt, jo es domāju, ka nevienam nav noslēpums, ne vīriešiem, ne sievietēm nav noslēpums, kad izveidot šodien attiecības ir diezgan problemātisks process, runāju par veselīgām attiecībām, kas ir ilgtermiņa un ilgtspējīgas, un kad mēs nemainām vienu dzīves biedru pret otru, pēc 5 gadiem, pēc 10, pēc 20, ja, attiecības, kuras ir vērsts uz radošumu ilgtermiņā. Lūk, un tad šī tēma ir arī manā skatījumā diezgan aktuāla sievietēm. Vīrieši kaut kādā mērā, es pat teiktu, nav tik aktīvi šo attiecību meklējumos, kas šobrīd notiek, teiksim, tādā kaut kāda attiecību krīzes situācija pasaulē, ja? Un tāpēc es saprotu, ka sievietes, dažas ir pat atmetušas ar roku, saka, nav jau jēgas, dzīvošu viena, ja? Bet tas nekas labs nebūs, tāpēc, kad mēs esot vieni, mēs degradējam, mūsu apziņa neattīstās tajā brīdī, ka mēs dzīvojam vieni. Ja? It īpaši sievietēm, vīrietim, sociālā vide viņam palīdz kaut kādā mērā augt sievietei, sociālā vide bez iekšējo attiecību vides, viņa ir iztukšojoša un viņu, kā lai saka, iznīcinoša. Līdz ar to šī attiecību sfēra sievietēm ir diezgan svarīga sastāvdaļa. Tāpēc nolēmu ar dažām sievietēm aprunājoties, izveidot tādu kā semināru, kas būs 2 dienu seminārs 12. un 14. martā, tieši priekš sievietēm par to, kā atrast vai izvēlēties atbilstošu vīrieti savām vajadzībām. Jo galvenā problēma jau šodien nevis tā, ka nav sieviešu vai nav vīriešu, bet problēma ir tajā, ka mēs nesaprotam sevi un nesaprotam to, kādu vīrieti un kādu sievieti mums vajag. Un tā plaisa starp vīriešiem un sievietēm šodien attiecībās un ģimenēs un visur, kur veidojas tieši dēļ šī iemesla, ka mēs nesaprotam, priekš kam ir vīrietis un priekš kam ir sieviete vajadzīga. Par cik mēs to nesaprotam, tad ir jārēķinās ar to, ka arī rezultāti būs tādi paši, kādi var būt no nesaprašanās attiecībās. Attiecību tirgus šobrīd arī ir ar savu specifiku, ja? Jo, kā mēs zinām, tad sieviešu ir pa 15% vairāk nekā vīriešu. Ja tā tirgus ekonomikas ietvaros, ja mēs paskatāmies uz to visu, tad vienmēr ir lielāks pieprasījums pēc tā, kas ir deficītā. Bet šodien, skatoties uz vīriešiem, kuri ir, kā lai saka, sieviešu nevēlami liela daļa vīriešu. Ja? Nu, viņi neatbilst tiem standartiem, ko sievietes vēlās savā dzīvē redzēt. Ja viņi meklē sievietes un sievietes viņus atraida, savukārt tie vīrieši, kuriem nav problēma ar sievietēm, viņi nemaz nemeklē tās sievietes, tāpēc, ka sievietes pie viņiem stāv rindā. Nu, nosacīta rindā, ja, jo viņas vēlās veidot attiecības ar šiem te vīriešiem, jo, nu, viņi tautā ir saukti par tādiem, nu, kā lai saka, augsta ranga vīrieši, ja, jo viņam tur viss ir sakārtots, dzīvē viss ir ideāli, viņam ir visa kā gana, viņš ar daudzām lietām, tiksim, ir kaut kādā mērā ticis galā savā dzīvē. Viņas diezgan daudz laika pavada meklējot un sevi pielāgojot tiem vīriešiem, kuri viņām pašām nemaz nav vajadzīgi. Un tur sanāk liela problēma tajā, ka viņas it kā jūtās, ka viņas ir ļoti daudz laika un resursu ieguldījuši tajā, lai izveidot attiecības un varētu veidot kaut kādu komunikāciju ar šiem te vīriešiem. Te pašā laikā vīrieši pretī nedod nekādu atdevi, jo viņiem gluži vienkārši tas, ko tā sieviete dara, nav vajadzīgs un viņiem neinteresē tas, ja. Un tad sākās šis te moments par to, ka tad sieviete atmeta roku, man vairs tās attiecības nevajag, vīrieti nevajag, un es dzīvošu pati savā nodabā un tā tālāk būšu pašpietiekama un tā. Protams, kā es sākumā te arī minēju, tad tas ne pie kā laba nenoved, jo sieviete, kas dzīvo bez attiecībām, ja viņa kaut kādā mērā var realizēties sociumā, bet viņa iztukšo sevi iekšēji un ātrāk sevi, nu, kā lai saka, nolieto, jo sievietei piepildījumu dzīvē dod iekšējais attiecību loks. Vīrieša dzīvē piepildījums nāk no ārēja attiecību loka, tātad no sociuma. Līdz ar to vīrietis var ilgāk un vairāk laiku pavadīt bez attiecībām, atrodoties sociumā, protams, ja viņš ir pietiekami stabils psihoemocionāli un saprot, uz ko viņš dodās un ko viņš vēlās savā dzīvē. Ja? Tāpēc šis te seminārs 12. un 14. martā paredzēts ir sievietēm, lai viņas pirmām kārtām saprastu, kas viņām pašām ir svarīgi un ko viņām vajag
dzīvē, ja? Un tad izējot pēc tam no šī te aspekta, kur es izskaidrošu, pēc kādiem parametriem sieviete var identificēt, saprast, ko tu viņai vajag un ko viņa pati vēlas attiecībās, jo, kā es tie iepriekš minēju, tad liela daļa sieviešu īsti pat nesaprot, ko viņas pašas vēlas tajās attiecībās, un jo viņām nav tas mehānisms sakārtots, kā pēc kādiem kritērijiem vērtēt to, ko viņām pašām vajag. Un, kā es teicu, viņas skrien pakaļ tiem trendiem un tendencēm, ko šodien redz tur visādos masu mēdījos, tur skolā, ko māca, ko vecāki ir iegalvojuši, tur Instagramās, ko stāsta kaut kādās citās sociālās platformās, ja? Un tas sievietes ved tādā kā maldu purvā, ja? Un viņas, diemžēl, nevar caur šo te informāciju, plaši populāri pieejamo informāciju atrast to, kas viņām dotu to piepildījumu un gandarījumu sajūtu, ejot attiecībās. Kāds teiks, nu ir jau daudz to kursu, kā atrast tur sievietē vīrieti un tā tālāk, jā, pilns šodien ar visādiem pick-upu kursiem un vēl nezinu ko, bet tur jau tā lieta, ka visi šie te kursi, kas šodien tik populāri izplatīti, viņi neiedziļinās tevī pašā iekšā, neiedot tev sapratni par to, kas tu esi un ko tev vajag. Tā vietā viņi iedod tehnikas, kā manipulēt, piemēram, ar vīrieti, ja, lai panāktu no viņa to, ko es vēlos, lai viņš tur man skrien pakaļ, lai viņš tur tāds, lai viņš tur šitāds. Saprotams, uz kaut kādu īstermiņu tas vīrietis uzkārsies, uzķersies uz šo te mehānismu, ja, un tad kaut kādā īstermiņā varēs to vīrieti izmantot un manipulēt kaut kādā laikā. Bet ilgtermiņā šīs attiecības neizdosies, nekas labs tur nav gaidāms no šādām te attiecībām. Ja? Tāpēc ir jāsaprot, ka šie te visi kursi, kas māca sievietei, kā tur būt ļoti sievišķīgai, kā tur pielabināt vīrieti, kā tur vīrietim izpatikt un tā tālāk, tas viņai neko labu neiedos ilgtermiņā, diemžēl. Nu, pretēji tam, ka daudzi domā, ka tik kaut kas, ka tik kāds blakus, ka tik kāds ar resursu, ka tik kāds, kas man palīdz un atbalsta. Nē, tas nedarbosies. Agri vai vēl tas viss bruks, vai nu sabruks jūsu veselība kādam vienam no jums vai abiem kopā, vai nu sabruks attiecības, viens no diviem. Tur bez variantiem. Ja? Tāpēc ir veselīgi saprast, kas un priekš kam tev vajadzīgs. Ja? Ir jāsaprot, priekš kam sievietei vīrietis vajadzīgs. Katrai sievietei būs savs iemesls, kāpēc viņa izvēlēsies vienu vai otru vīrieti. Tikai ir problēma tajā, ka tās sievietes šodien nesaprot, priekš kam viņiem tos vīriešus vajag. Ja? Un tad tajā kursā, seminārā, ko es vadīšu 12. sāksim, ja? Martā, es arī skaidrošu tos mehānismus, pēc kuriem sieviete var identificēt to, ko viņai vajag tieši no vīrieša. Ja? Un tāpat tās sieviete, ja viņa grib veiksmīgas, teiksim, laimīgas un piepildošas attiecības, viņai ir jāsaprot arī to, ko vīrietim no viņas vajag. Jo kā tu vari sagaidīt, ka tev dos kaut ko, ja tu neko neesi gatava vai spējīga dot pretī. Ja, tātad ir šie te momenti, kas ir jāsalāgo to, kas ir vīrietim vajadzīgs un to, kas tev pašai vajadzīgs. Un lai to saprastu, ir daudzas lietas jāsaliek savā galvā kopā. No, tad par to mēs seminārā arī runāsim. Lūk, nu es skaidrošu tos mehānismus, modeļus, kā tas viss darbojās. Ja? Un tad, kad sieviete ir sapratusi to, kas tad viņai ir vajadzīgs, ja? Un ko tad vīrietis no viņas sagaida, ja tāds, kāds viņai ir vajadzīgs tas vīrietis. Ja? Tad ir jāsaprot, ka ir dažāda apziņas līmeņa vīrieši, dažāda pārtikuma un turīguma līmeņa vīrieši. Tas viss ir jāņem vērā, nav kaut kāda visaptveroša mīlestība, un ka tagad pilnīgi vienalga es iešu un ar jebkuru vīrieti un jebkuru sievieti veidošu attiecības tikai tāpēc, ka iemīlējos. Iemīlēšanās tas ir dzīvnieciskā instinkta mehānisms, to, ko šodien sauc par iemīlēšanos, ja? Tas ir balstīts uz hormoniem. Tikai uz to vien nevar uzbūvēt veselīgas ilgtermiņa attiecības. Ja, ja mēs šādas te attiecības centīsimies būvēt, īstermiņā varbūt sanāks, ilgtermiņā būs labākajā gadījumā pašķirsies, sliktākajā vēl sanaidosies pirms pašķiršanās. Ja, jo uzskatīsim, ka es te devu, viņš man nedeva. Varbūt tu devi to, ko viņam nemaz nevajadzēja. Priekš kam viņam vajag to, ko viņam nevajag. Ja? Un tad šīs te lietas ir jāsaprot sievietei. Un tā, ka tu saproti, kāda tu esi, ko tu gribi, priekš kam tev tas vīrietis, un tikai tad tu vari aiziet un saprast, kādu vīrieti meklēt. Un tad, kad tu saproti, kādu meklēt, tev vēl jāsaprot, kur šādi vīrieši apgrozās. Tieši tādi, kas tev ir vajadzīgi. Jā, arī par tām lietām mēs izrunāsim. Tāpat visādas ērtību sistēmas attiecībās. Jā. Nevienmēr tas, kas mums ir ērti, esot attiecībās ar sievieti vai vīrieti. Jā. Šī gadījumā mēs runājam par sievietēm, ja sievietes, kas meklē vīrieti vai kas
vēlas atrast sev piemēroto vīrieti, ja šī seminārā mums par to būs ies runa. Ja, tad nevienmēr ērtais vīrietis ir tas vīrietis, kurš tev ir vajadzīgs. Ja, es runāju par sievieti. Un tas pats, protams, arī vīriešiem attiecās, ja, bet par vīriešu tematiku mums jau bija viens seminārs, ja, kas ir vīriešu laime un attiecības, kurš ir pieejams šobrīd video formātā, ja kādam ir interesi noklausīties. Bet šoreiz mēs vadām tālāk otrais seminārs ir priekš sievietēm. Sievietes bieži vien meklē, kā tur satikt vīrieti, kurš ir uzticams, kurš gatavs ilgtermiņa attiecībām. Nav vīrieši, kas ir uzticami un gatavi ilgtermiņa attiecībām. Ir vīrietis, kas ir piemērots ilgtermiņa attiecībām tieši tev, vai cits vīrietis, kurš nav piemērots ilgtermiņa attiecībām, nekādām attiecībām tev. Ir tieši tas salāgošanas mehānisms, tas ir tas svarīgais moments, kas ir jāsaprot stājoties attiecībās. Pretējā gadījumā būs strīdi, konflikti, problēmas, nervu bojāšanas un daudz citu visādi nevēlamu efektu. Ja. Daudzas sievietes pārdzīvo par to, kāpēc ir vīrieši, kas tur jāstutē, ja, kur jāvelk līdzi, tīpaši šodien emancipētu sieviešu sabiedrība, ja, kur pašpietiekamas un viss viņām ir nodrošināts un tā tālāk, bet viņas pārdzīvo par to, ka viņas vīrietis ir kā smagums un nasta viņa līdzi. Izskaidros par to, no kurienes tas rodās, kāpēc šādi te mehānismi un momenti notiek dzīvē sievietēm un vīriešiem, ja. Tur arī jāsaprot, ir vairākas lietas, ir lietas, ko sieviete var ietekmēt šajās attiecībās, un ir arī lietas, ko sieviete vairs nevar ietekmēt šajās attiecībās. Ja ir tur, piemēram, vīrietis, kas ir tā kā daudz sievietes saka, man tā kā ar otro bērnu jādzīvo ar to vīru kopā, ja. Tur ir jautājums par to, kāpēc mēs tādu izvēlējāmies to cilvēku. Ja? Vai nu tur bija kaut kādi vēl papildus aspekti, kurus mēs vēl varam ietekmēt un mainīt. Ja? Bet tad šeit mēs runāsim šajā seminārā par to, kā nepieļaut šo te kļūdu, teiksim tā, veidojot pirmo komunikāciju ar vīrieti, sievietē, ja? Lai viņa saprastu, vai tas atbilst viņas vajadzībām vai neatbilst. Jo te ir tāda interesanta nianse, kad sievietes bieži vien neapzināti izvēlās tos vīriešus, kuri viņas tieši kaitinās pa dzīvi, kuri viņām būs traucēkļi dzīvē. Un tad kā neuzkāpt uz šo te momentu, lai atpazītu, kad tu saproti, man gribās ar viņu veidot attiecības, bet tu nesaproti to, ka tev gribās tieši dēļ tās problēmas, dēļ tās traumas, kas tajā vīrietī ir, dēļ tā tu arī vēlies ar viņu veidot attiecības, jo jūsu traumas vienam otru papildina. Ja? Lai šos te momentus saprast, ja, tad arī par to mēs izrunāsim semināru laikā, izskaidrošu detalizēti, kā tas darbojas un kā tās traumas atpazīt šādos te vīriešos un pašām sevī sievietēm atpazīt to visu kā. Vai meklēt vīriešu tur aplikācijās vai pasākumos vai vēl kaut kur arī jautājums, ja, tagad tāds populārs, ja, ka sieviete grib iepazīties, bet kur un ar ko un kā un kur atrast to vīrieti. Kā saprast, vai vīrietis ir patiesis, kā vispār saprast vīrieti. Ja? Izskaidrošu par vīrieša dažādiem psihotipiem, psihomodeļiem, ja? Lai sievieti saprast, kādā veidā izvērtēt vīrieti, kad viņa veido tur attiecības vai tiekās kādā randiņā ar viņu un tā tālāk. Ja? Tad izrunāsim par tām lietām. Jo bieži vien sieviete skatās, tas vīrietis tik ļoti smuki un skaisti runā, viņš tur tik pieklājīgs, tik kārtīgs un godīgs un vēl visādi citādi labs, ja? Un izrādās, ka tas vienkārši viņš ir tā audzināts, kad viņš nevar pateikt vai atteikt sievietē vai vēl kaut kā, un sieviete šo te viņa stāvokli, viņa komunikāciju uztver par patiesību, lai gan patiesībā tā ir vienkārši forma, kādā viņš komunicē, ja, tas vīrietis. Un tad tādā veidā arī rodās pārpratumi, ja, starp vīriešiem un sievietēm. Sievietes citreiz arī jautā par to, jā, man tur ir tik un tik attiecības bijuši, bet vienmēr tur vai nu vienādi rezultāti, visi vīrieši vienādi viņai trāpās, ja nederīgi veselīgām attiecībām, viņa izrādas piesaistu tikai tos, kuri man nedara attiecībām un tā tālāk. Un tad brīnās par to, kāpēc tas tā notiek. Ja? Tur arī ir savi algoritmi un mehānismi, kas jāsaprot pašai sievietei sevi, un kā jūs runājam par to, lai sieviete saprastu, kāds vīrietis ir tieši viņas formātam, viņas apziņas algoritmiem nepieciešams vīrietis, lai viņi labi justos ar šo te vīrieti attiecībās esot.
Lūk, tad ir citas sievietes, tur jau nolaidušas rokas, bieži vien saka, nu jā, manas prasības laikam ir pārāk augsts, lai gan es jau neko konkrēti ir augstu negribu, es tik gribu, lai normāls vīrietis blakus. Te ja problēma ir neiet par prasībām, te ir, teiksim, tā problēma par to, kas sievietē pašā ir par uzstādījumiem, kurus viņa vēl nav atpazinusi, ko viņa patiesībā vēlas, kā es sākumā teicu, un ko viņa izvēlās, jo vēlās bieži vien vienu un izvēlās pavisam citas lietas savām attiecībām. Un te ir tā nesapratne, ja? Nu, diemžēl mums sievietes nav piedzīvojušas tēva audzināšanu mūsdienu apstākļos, ja? Un tad par šīm lietām savā ziņā sanāk ir jārunā, tāpēc arī būs tas seminārs, kur es skaidrošu šīs lietas, lai sievietes apzinās un saprot par to, kā tad viņas pašas izdara tās izvēles savā dzīvē, priekš kam viņam vīrieti vajag un kāpēc viņa izvēlas tādu vīrieti un kādu viņai patiesībā vajag izvēlēties vīrieti. Un tas ir tas nepatīkamais moments, kad sieviete pasaka, tev vajag citu vīrieti, tev savādāk. Nevis to, kas tev patīk, bet arī nevajag, protams, to, kas nepatīk, bet to, kurš tev ir derīgs tavam stāvoklim, tavām dzīves situācijām, apstākļiem un, diemžēl, arī daudzām sievietēm atbilstoši viņu traumām piedzīvotajām ir jāizvēlas tas vīrietis, ja, kurš nevis tās traumas tā kā kompensēs, bet palīdzēs izstrādāt. Tur ir ļoti liela atšķirība, jo tad sievietes, kā es sākumā teicu, bieži vien izvēlas vīriešu, lai viņš kompensē viņas traumu, ja, un vīrietis izvēlas savukārt sievieti, ja, bet tas ir process, kas vedīs uz vēl dziļāku degradāciju, konfliktiem un strīdiem pēc tam, ja? Bet ir nepieciešams atrast to vīrieti, kas to traumu, viņas traumu, piemēram, attiecībās, palīdzēs izstrādāt un atbrīvoties no tā visa mehānisma. Arī tādas attiecības ir iespējams, ja kāds vēl par to brīnās. Ja. Tad tāds jautājums, kam šis te seminārs būs noderīgs, ja? Viņš dara jebkurai sievietei, vai tā ir jauna sieviete, kura tikko uzsākusi savu, teiksim, dzīves biedra meklējumus un negrib sevi izniekot un sabojāt dzīves laikā, ja, pa dažādiem vīriešiem un attiecībām tā tālāk. Tāpat arī sievietei, kura jau ir kādreiz apdedzinājusies vai vairākas reizes apdedzinājusies, bet joprojām nezaudē cerību uz veselīgām, ilgspējīgām attiecībām, vai arī, teiksim, sieviete, kura jau ir pieļāvusi daudz visādas kļūdas, apzinājusies tās kļūdas, sapratusi, jā, bet viņa šobrīd ir tajā situācijā, statusā, kur nevar sākt visu no baltas lapas. Ja, tad ko viņai darīt, kādā veidā formēt to attiecību formātu un kā viņai atrast to cilvēku, kas viņai ir piemērots. Jautājums, vai ir kļūdas? Protams, ka ir kļūdas. Kļūda vienmēr ir tas, kad mēs izdarījām darbību bez zināšanām. Tā mums parasti noved pie kļūdas, kur mēs, kā saka, varbūt nevienmēr nožēlojam, bet apzināmies, ka varēja būt labāk. Ja? Tad, ja mēs zinām, ka man šodien ir tās zināšanas, ar kuras man būtu pirms 5 gadiem, es tā nedarītu. Ja? Tātad, par cik man šo zināšanu šodienas nebija, to, ko es darīju pirms 5 gadiem, es varu saukt par kļūdu, jo es izdarīju to, kas man kaitēja. Ja? Tādā veidā. Mēs varam skatīties, protams, dažādi, saukt par pieredzēm, tā pieredze, tas ir vēl dziļāks moments. Pieredze ir tikai tad, kad tev vairs nav emocionāli piesaisti pie tā notikuma. Viss pārējais, tas ir vēl nav pieredze, tas saucās emocionāls atkarības un bloki. Ja? Un cilvēki šodien bieži vien par pieredzi sauc savus blokus emocionālos, ja? Kas viņiem traucē tālāk paskatīties uz dzīvi veselīgi. Ja? Tās ir traumas, ja? Citiem vārdiem. Citi sauc viņus par traumām, citi par vēl kaut ko un tā tālāk. Ja? Tā kā, protams, mēs varam skatīties dažādi, bet reālie fakti pasaka to, kas tas patiesībā ir, jo potenciāls, kas mums ir iedots no sākuma, mēs viņu varam realizēt uz 100%. Jautājums, vai mēs viņu realizējām uz 100% savā dzīvē, vai mums bija tik daudz dažādu šķēršļu, ja, netīšu šķēršļu, ja, kā mēs sakam, tas ir liktenis, Dieva pirksts, vēl kaut kas, ja, tad noņemam no sevis atbildību par savu dzīvi, un tad mēs sakam, tā ir pieredze, ja. Es to neuztveru par pieredzi, es to uztveru par kļūdu, par pieredzi tas kļūst, tad, kad es apzinos un saprotu, ko es būtu varējis darīt savādāk un ka man vairs nav nekāda aizvainojuma, bet, teiksim, paliek tādu, kā lai saka, sausais atlikums, kas mani bagātina tanī brīdī, bet bez emocijām.
Jo te ir tas svarīgais atslēgas moments, ja, kad nav emociju tajā vairs iekšā. Tas ir, ka tu vienaldzīgi var noskatīties uz to visu. Ko mēs seminārā mācīsimies? Ja? Tātad būs, mēs iemācīsimies izvērtēt potenciālo partneri un attiecību potenciālu bez ilūzijām. Tā kā tur ir tas moments, kad šodien cilvēks sievietes bieži vien, teiksim tā, vīriešiem savas ilūzijas, protams, bet sievietes bieži vien dzīvo tajā ilūziju pasaulē, jo sieviete, kad izvēlas vīrieti, viņa jau priekš kam izvēlas? Ne jau priekš šodienas viņa izvēlas. Viņa izvēlās vīrieti, ja mēs runājam par ilgtermiņa attiecībām, nevis tur kaut kādiem vienas nakts pārgulēšanas randiņiem. Ilgtermiņa attiecībām sieviete vienmēr izvēlēsies vīrieti pēc viņa potenciāliem un nākotnes iespējām. Ja? Pretēji tam, ka vīrietis, kad skatās uz sievieti, viņš viņu redz šodien un kāda viņa labi ir šodien. Ja? Nu, tur ir jāsaprot tās atšķirības, ja? Par to mēs runāsim bišķiņ. Un bieži vien sievietes izvēloties savu vīrieti rītdienai, ja, un nākotnē, ja, viņām ir tik daudz ilūziju pašām savā dzīvē, ka viņas skatās uz to vīrieti caur tādām lielām ilūziju brillēm. Un viņas pēc tam brīnās un nesaprot, kā viņš taču bija savādāks, kad es viņu izvēlējos. Bet vīrietis nebija savādāks. Tev bija vienkārši vairāk ilūziju, tad, kad tu mēģināji identificēt viņa potenciāls. Ja? Un iemācīsimies to darīt bez šīm te ilūzijām, kad izvēlamies vīrieti. Un kas vēl par jautājumiem? Ja? Saprast, kā es teicu, to, ko patiesībā sievietes vēlas attiecībās. Ja? Viena lieta ir saprast to, un pēc tam vēl veselīgi mācēt to nokomunicēt. Jo bieži vien tad, kad sievietes saprot to, ko viņas vēlās, viņas iekrīt paši tādā šokā, ka viņas nesaprot, kā to vispār atklāti pateikt kādam vīrietim, ko viņa vēlās no viņa tajās attiecībās. Parunāsim arī par to seminārā. Kā netērēt laiku un uzmanību uz to, kas nav vajadzīgs, jo mēs domāju, ka neviens nestrīdēsimies par to, ka laiks ir viena no vērtīgākām un svarīgākajām lietām mums dzīvē. Tad, ja mēs mākam pareizi izdarīt izvēles, tad mums noteikti nebūs jātērē laiks un uz kļūdām un uz visādām, kāds teica, pieredzēm, gūšanas dažādām pieredzēm. Ja mums tā pieredze nav vajadzīga, priekš kam mums viņu vajag piesārņot savu dzīvi un norakstīt savus resursus uz to, kad mēs tagad guvām pieredzi. Ja? Lūk, tātad iemācīties netērēt laiku, veidojot attiecības un izvēloties atbilstošu vīrieti savām attiecībām. Kā izvēlēties emocionāli stabilu vīrieti, kā izvēlēties to vīrieti, kura darbi atbilst viņa vārdiem, par šīm lietām izrunāsim. Rast stabilas un ilgtspējīgas attiecības, jo šodien jebkurš domā, kad viņš stājas attiecības, tūliņ tik būs man ilgtspējīgas attiecības, bet kaut kā paiet mēnesis, pusgads, gads, 2 vai 5 gadi un stabilitātes nav, ilgtspējība arī mēs sākam just, ka sāk zust tajās attiecībās un kas tur notika. Tātad atkal pašā sākumā, kad mēs tās attiecības meklējām to vīrieti vai izvēlējāmies, kaut ko mēs atkal palaidām garām, ja? Tad nesapratām, uz ko tas vedīs. Ja? Vai sevī palaidām garām, vai tajā vīrietī palaidām garām. Kā izvairīties no kļūdām, kas bojā attiecības un dzīvi kopumā, ja? Tad tur arī ir savi algoritmi, kas ir jāsaprot sievietei, lai viņa pati varētu labi un laimīgi justies tajās attiecībās. Protams, kā neradīt strīdus, kā saglabāt tuvību un daudz tādas lietiņas, ja? Par kurām ir jāpadomā nevis tad, kad sākās problēmas, bet tanī brīdī, kad tu izvēlies to vīrieti, jo tad, kad sieviete izvēlas vīrieti, viņai jau ir jāsaprot, kādi būs tie mehānismi un algoritmi, pēc kuriem viņi veidos tās laimīgās attiecības. Nevis tie algoritmi, pēc kuriem viņiem sanāks pēc tam strīdi, konflikti un kļūdas, kā mēs te runājam. Ja? Lūk, tādā veidā tas īsumā ir viss, ko es gribēju ieskicēt par semināru, kas tuvojās. Ja mājaslapā ieiet cilvēku.com, atradīsiet, vai arī piespraust man profilā apakšā ir bildīte ar semināru reklāmu, tur ir vairāk informācijas par to, kur jāiet, kur var rezervēt vietu. Tā kā droši varat pievienoties un teiksim tā, rezervēt vietu uz 2 dienu semināru. Viņš būs diezgan dziļš un ar plašu tematiku, ja, un plus tur varēs uzdot arī, protams, savus aktuālos jautājumus sievietes, ja. Tātad seminārs sievietēm, ja, tas ir vīrieši, tur īsti nebūs, ja, tas būs vairāk sieviešu, izņemot mani, es vadīšu to semināru, stāstīšu par vīriešiem, atklāšu lielos dziļos noslēpumus, kurus bieži vien paši vīrieši pat par sevi vēl nav apzinājušies. Nevis, lai sievietes gūtu kaut kādu
labumu no vīriešiem, bet lai sievietes radītu un veidotu veselīgas, normālas attiecības. Ja, tā kā, jo tas ir tas svarīgais un vērtīgais, jo mums pietiek šodien sabiedrībā neveselīgu attiecību. Neveselīga attiecība ir pārēm. Visādu, kā lai saka, sabojātu ģimeņu, sabojātu rezultātu. Mums ir ļoti daudz kļūdu tiek veidots attiecībās. Tāpēc, teiksim tā, šis te būs vairāk nevis tur to, kā tur manipulēt ar tiem vīriešiem, bet uz to, kā pašai sievietei sevi saprast un izvēlēties adekvātu vīrieti savām attiecībām. Jo nevienam nav noslēpums, ka principā vīrieti izvēlās sievieti, lai kā tur vīrietis domātu, ja, ka viņš tur ir iekarojis kādu sievieti, ja, un tā tālāk, bet sievietes izvēlas vīrieti. Tikai viņas, diemžēl, nevienmēr saprot, teiksim, kāpēc un ko viņas izvēlas, un tad viņas gūst, kā tu teici, pieredzi, vai es teiktu kļūdas, un tās kļūdas ir tas, kas atstāja robus. Un jo sieviete ir vairāk attiecību bijis, jo viņai pašai mazāk sev paliek resursi, ko dzīvot. Tad viņa ir kaut kādā mērā sevi izsmeļ ar katrām jaunajām kļūdām vai pieredzēm, diemžēl. Tāda ir tā situācija. Te bija tā jautājums interesanti, ka vīrietis vada semināru sievietēm, tas es vēl vairāk pateikšu, ka tikai vīrietis var novadīt no veselīgu semināru sievieti, jo sievietes, kā es teicu, šodien dzīvo ļoti daudz ilūzijās, un tas ir rezultāts, ko mēs redzam šodien sabiedrībā un nespējā veidot attiecības ilgtermiņā. Ja? Tas ir tieši tas iemesls, kāpēc sievietes skraida pakaļ dažādām sievietēm, kas vada kaut kādus seminārus, kuras pašas bieži vien savas attiecības ir nesaprot, un viņu vīri tur ātri aiziet ar infarktiem un insultiem tai saulē vai vēl kaut kādiem rezultātiem, ko uzskata par pieredzi, var uzskatīt par pieredzi, vai kā to var uzskatīt, Manā skatījumā tā ir kļūda, tas ir ļoti bēdīga kļūda, kas noved pie bēdīgiem rezultātiem. Un es uzreiz pateikšu, ka vislabāk pastāstīt par to, kā sievietei izvēlēties veselīgi vīrieti, var tikai vīrietis. Neviena sieviete vispār nesaprot, tīpaši mūsdienu sievietes vispār neapjēdz par to, kā ar vīrieti veidot veselīgas attiecības. Jo, vienīgais, kas ir šodien iemācīts, diemžēl sievietēm, un uz to arī brauc liela daļa sieviešu kauči šodien, kas māca sievietēm, kā tur pareizi attiecības veidot, viņas brauc uz to, kā vīrieti manipulēt, kā viņu piespiest, kā no viņa izspiest kaut ko, kā kaut ko no viņa dabūt, bet jūs saprotat, ka tas ilgtermiņā nedarbosies. Kā es sākumā teicu, vai tas vīrietis nomirs ātrāk un saslims ar kaut ko, vai tā pati sieviete nomirs un saslims ātrāk, vai būs problēmas kaut kādas, attiecībās, vai vienkārši izjukstās attiecības, tāpēc, ka būs neapmierinātība tajās attiecībās ilgstoši. Kļūdas pēc vīrietis aizgāja taisolu. Tā notiek, jūs te smejaties, bet vīrieši šodien mirst vairāk dēļ attiecībām, kuras nevar veselīgi kāds izveidot. Vīrieši pārdzīvo vairāk par attiecībām nekā sievietes, lai kā sievietes domātu, ka viņas ir lielāks cietējs. Vīrieši daudz vairāk cieši no attiecībām, kas nav izdevušās. Vienkārši vīrieši par to nerunā, jo viņi ir aizņemti ar citiem procesiem. Viņam ir vīrieša galvā ir apmēram 1000 reiz vairāk domu nekā sievietes galvā. Un ja vīrietis grib šīs te domas kaut ko kārtot un darīt, viņam nav laika pat emocijām, lai to visu izrādītu uz āru, un ja viņš to nevar uz āru izrādīt, nav laika, tad, protams, ka viņš ātrāk nolietojās un izdilst un aiziet taisaulē, Tā kā par to sievietes nedomā, jo sievietes nezina, kas ir vīrietis, un tieši tāpēc, kā kāda sieviete var izstāstīt citai sievietei šodien par to, kā veidot veselīgas attiecības ar vīrieti. Neviena sieviete to nespēja izdarīt, pat tās, kurām ir ļoti veiksmīgi izdevusies it kā laulība, pat viņas īsti nesaprot, kā viņām tas izdevās bieži vien. Un viņas mēģina saprast par to, kā tas varētu būt aptuveni, es izdarīju tā, un viņš man šitā, un lielākā daļa no šiem te veiksmes gadījumiem ir par to, ka viņš dara tā, kā es vēlos, tad es esmu laimīgi tajās attiecībās un tā, bet viņi jau nezina, ka tas vīrietis no tā slimo un mirst nost, kad viņš dara tā, kā sieviete vēlās. Tā kā tas ir tāds patērēšanas attiecību modelis, kurš ir ļoti populārs mūsdienu sabiedrībā. Es gribu iemācīt bišķiņ citas lietas sievietēm, saprast, kas viņām pašām ir labāk un veselīgāk, plus arī to, kas vīrietim ir labi un veselīgi, jo tikai kopā esot veselīgās attiecībās var
notikt kaut kas labs, arī bērni iemācīsies veidot veselīgas attiecības, arī bērni sapratīs, kā dzīvot bez ciešanām vai vismaz ar mazāk ciešanām nekā vecāki dzīvo, ja? Bet, lai to bērniem nodot pašiem vecākiem, tas ir jāiemācās. Tā kā mums vīriešiem jāapzinās, kas notiek mūsos un to definēt, kas tas ir. Jā, un tieši par to bija tas seminārs, ko es novadīju arī 2 dienu seminārs vīrieša laime un attiecības, jā, kuru var arī tajā pašā mājaslapā cilvēku.com var atrast, jā, un ja kādam interesē iegādāties, ļoti labas atsauksmes no vīriešiem, un pats labākais, ka sievietes, kas to klausījās, viņas vienkārši bijuši šokā, kad uzzināja par to, kā tad vīrieši iekšēji domā un ko viņi dara, ja? No sievietēm, pat es teikšu tā, viņām bija vairāk interesants kaut kādā mērā tas seminārs nekā vīriešiem, kurus klausījās to vīriešu laimu un attiecības. Ja, tur viņām bija daudzām norāva jumtu, no sākuma negribēja pieņemt, bet pēc tam, ka saprata, kā tas viss sasienas kopā, viņi saprata, ka tas ir kaut kas tāds, ko viņam nekad mūžā neviens nebija pastāstījis par to, kā vīrietis funkcionē. Dienvidis rasa, kad šis te vīriešu laimes seminārs, viņš jau ir noticis, viņš ir pieejams video formātā šobrīd, cilvēki.com mājaslapā var ieiet vai uzrakst šeit TikTokā ziņu man, jā, es nosūtīšu informāciju, kur viņi var iegādāties. Bet sieviešu seminārs, kā sievietei izvēlēties īsto vīrieti, viņš ir paredzēts 12. martā un turpināsies arī 14. martā, 2 dienu seminārs būs. Ja, tā kā šis te vēl priekšā ir sieviešu seminārs. Tā kā, ja sieviete redz un jūt, ka viņai vajag kaut kādu papildus skaidrību par to, lai saprastu pati sevi, kā viņa skatās uz vīrieti un ko viņai no vīrieša vajag, jo problēma jau ne jau tajā, ka mums nav tie normālie vīrieši, apkārt problēma tajā, ka mēs nesaprotam, ko mēs gribam no vīriešiem, sievietes, es domāju. Jā, tieši tāpat bieži vien vīrietis nesaprot, ko viņš pats vēlās, jā, bet, šoreiz tēma ir par sieviešu tematiku būs šī seminārā. Un tad es palīdzēšu viņai izskaidrot sievietē. Kāpēc es to varu vadīt? Tāpēc, ka es vadu cilvēku apziņas skolu, kas nodarbojas vispār ar apziņas algoritmu izpēti un kā darbojas zemapziņa, apziņa, virsapziņas mehānismi, kā dabā ir iekārtoti okultie procesi, kas balstās vīrišķā, sievišķā pirmsākuma miedarbībās. Jā, un šīs te visas lietas apkopojot arī vēdisko senču tradīciju un vispārējo lietu apkopojums, tas dod iespēju dziļāk izprast un salikt to visu kopā, lai gan vīrieši, gan sievietes paši sevi labāk saprastu. Jo šodien tā ir nosacīta slēpta zinātne, šodien pašam cilvēkam sevi saprast un kā tu darbojies un kā tu funkcionē. Ja? Tā kā tā, dārgie draugi, šodienai tas laikam arī viss. Ja vairāk neviena jautājuma nav par šo te topošo semināru, tad mēs varam arī nofinišēt.